Zobārstniecības konsultācija online. Vai tas maz ir iespējams? Jā, un tas var būt pat noderīgi, lai uzzinātu kādas procedūras norisi, vispārīgu informāciju vai sagatavoties kādam ārstēšanas etapam. Taču arvien biežāk mūsdienās ir sastopami piedāvājumi no zobārstniecības klīnikām, kur pacientam par maksu online tiek piedāvāts ārstēšanas plāns ar izmaksām. Kāpēc tas nav informatīvi un dažreiz pat nav droši? Lai pacientu konsultācija notiktu kvalitatīvi, ir jābūt izvērtētam zobu stāvoklim tuvplānā, lai redzētu iespējamos zobu bojājumus, smaganu kabatu dziļumu un gļotātes stāvokli. To, diemžēl, visbiežāk nevar saskatīt pacientu iesūtītajās fotogrāfijās. Ļoti svarīgi ir arī attaisnot un kvalitatīvi rentgena uzņēmumi, lai ārstēšanas procesā nerastos nepatīkami pārsteigumi. Plānojot ārstēšanu, ir jāizvērtē pacienta sakodienas, zuba nodilums, iespējamie kaitīgie ieradumi, kas varētu ietekmēt restaurāciju, kalpošanas ilgumu vai implantu ievietošanu, un to var izdarīt tikai un vienīgi klātienē. Ja vēlies kvalitatīvu ārstēšanu, netici brīnumiem un apmeklē profesionāļus klātienē.